Savā 93. dzimšanas dienā Andrejs Eglītis sacījis: pēc 7 gadiem visus ielūdzu uz savu 100 gadu jubileju. Nāciet, viss būs par brīvu. Un dzejnieka sacītais piepildījās. Tieši 100. dzimšanas dienā, 21. oktobrī, simtiem ļaužu pulcējās Andreja Eglīša dzimtajā un atdusas vietā Ļaudonā. Piemiņas pasākumi aizsākās ar ekumēnisku dievkalpojumu Ļaudonas pareizticīgo baznīcā, kur pēc mācītāju svētvārdiem valsts zemesardzes koris atskaņoja Eglīša un Lūcijas Garūtas kantāti Dievs tava zeme deg. Jau atgriezies no trimdes, Andrejs Eglītis bieži apmeklēja dzimto pusi. Ļaudonieši ir tie, kas izcilā latviešu dzejnieka, kultūras darbinieka un brīvības cīnītāja piemiņu joprojām uztur dzīvu. Svarīgāk tas nevar būt, labāk tas nevar būt tieši šeit Ļaudonā. Un Andrejs jau, kā saka, viņš jau vienmēr ir bijis Ļaudonā. Arī kamēr viņš bija trimdā, viņš uzturēja kontakts ar Ļaudonu. Un tā kā zināja, kas te notiek un tā, kad viņš atgriezās uz dzīvi, tad jau viņš allaži te brauca. Un tagad redzēt šeit visus cilvēkus no visiem Latvijas stūrīšiem, gan no mūsu fonda skolām ir atbraukuši, no Dekšāriem, no Līvāniem, no Gaigalavas, ir vesels bars ir no Rīgas, un šodien tā skaistā dienā, tas ir, kā saka, sirds pukst. Es jūtos kā parasti, kad atbrauc pie Andreja. Es jau vienmēr, kad atbrauc uz Latviju, es gāju pie Andreja. Vienīgā starpība tagad ir, ka viņš vairs nav starp mums, bet kaut kādī viņš tik un tā ir starp mums. Tā kā es runājos ar viņu, ka es braucu šurp un prasīju, kā nu būs. Ko viņš saka? Viņš priecīgs, ka mēs visi esam un kad ļaudonieši te ir un kad rīdznieki ir atbraukuši un arī, ka mēs no Zviedrijas, kur viņš pavadīja lielu daļu no savas dzīves, ka mēs esam šeit pie viņa šodien. Viņš priecīgs bija. Tā es sapratu. Kopš septembra Ļaudonas vidusskola nosaukta Andreja Eglīša vārdā, un tās kolektīvs lepojas, ka dzejnieks un skola kļuvuši nedalāmi. Jubilejas pēcpusdienā Ļaudonas vidusskolā norisinājās Eglīša jaunradas konkursa laureātu apbalvošana un koncertu uzvedums. Lauma ir viena no Ļaudonas jauniešiem, kas lasa Eglīša dzeju, un šoruden apmeklēja Stokholmu, Andreja Eglīša mītnes zemi trimdā. Arī Stokholmā atzīmēja Andreja Eglīša 100 gadi, kopā arī ar dzejnieces Veronikas Strēlertes. Un tad man bija tāda iespēja skaitīt dzeju arī Stokholmā. Ja man vaicātu, ko tu visvairāk mīli, teiktu Ļaudonu ar tumšo mežu vīli. Tur pret piesauli, recelu taisot āpsi, tur man māte teica: dēls, tu mūžam slāpsi. Izejot Andreja Eglīša simbolisko ceļu, piemiņas brīdis notika arī Ļaudonas kapos, kur līdzās savai mātei dzejnieks radis mūžīgo mieru. Tāda bija Andreja Eglīša vēlēšanās atgriezties dzimtajā Ļaudonas zemē uz visiem laikiem.